bija vairāk izskaņā. Piespēle uz Rohregeru, kurai neizdevās pārsteigt Latvijas aizsardzību. Tikmēr izcili iespēja gūt vārds un vārti! 2-1 uz tablo panāk Krista Jipa-Čaka. Latvija atjauno vienu vārtu pārsvaru un Volēdškāle var līksmot. Nu, teicam, tieši tas, kas Latvijai bija nepieciešams vārtu guvums. Kristija Jipa-Čaka arī atzīmēs ar savu pirmo vārtu guvumu šajā turnīrā. Vairāk kārt Kristiāna Apsīte glāba Latvijas izlases no vārtu zaudējumu un kārtējo reizi noder hokeja termins neiemet. Tu iemetīsi tev un par laimi tas šoreiz strādā par labu Latvijai. Kristija Jipa-Čaka teicam apspēlēja Itālijas aizsardzību individuāli nospēlēja un Berlingtons Barakuda uzbrucēji atjauno Latvijai vienu vārtu pārsvaru uz tablo, kad atlikušas vēl 6 minūtes un 21 sekundi, ko spēlēt šīs spēles pamatlaikā.